Tikmēr vairāk tūkstoši izvēlējās līgot zaļumballēs. Vecpiebalgā pie Alauksta ezera pat īpašs līgo festivāls. Ļaužu te tik daudz, ka jābūvē pat speciāla telšu pilsēta. Atmosfēra kā mūzikas festivālā. Liela daļa līgo festivāla apmeklētāji kā galveno iemeslu, kāpēc svinēšana izvēlēta publiskā masu pasākumā kopā ar daudziem svešiniekiem, nevis ģimenes lokā mājās, nosauca Covid pandēmijas sekas. Proti pārāk ilgi jau tā sēdējuši mājās, pārāk ilgi izolēti, ir noilgojušies pēc burziņa. Mēs nopirkām klasisku auto, mums ir limuzīns Jāņakas krasā, un mēs atbraucām tik tālu gabalu no Kuldīgas. Šis tāds miks starp tādu kārtīgu lauku zaļumbalu un pozitīvu festivālu. Jūtamies tik droši, tik brīvi beidzot. Teikšu, ka esmu tautu dēls šodien, reāli. Un esam priecīgi atrasties šeit. Līgo festivāla telšu pilsētiņā jautrība tik liela, ka daļa nemaz nesteidz doties līdz galvenajai skatuvei, kurā uzstājas mūziķi. Līgotāji dzied paši sev. Ko tu dis ar vienmēr sakot, ko tu dis ar vienmēr sakot, ko tu dis ar... Savukārt šī draugu kopa citus gadus līgojusi pie jūras. Šoreiz lēma izmēģināt vairāku dienu festivālu, kuram vajadzīga palielāka izturība. Ja tu dabū gulēt un dzer ūdeni, viss būs labi. Kā tu neguli un nedzer ūdeni, tā tu neizturēsi tās 3 dienas, 4 dienas. Nekādas pudeles mēs dabā neatstājām. Mums ir vecais kartupeļu maizes paņemts, visas depozīts iet šeit, viss izkastie tur citā maisā. Mēs nodosim tur padošanu Vecpiebalgā, dabūsim savu depozītu apakai. Svinēt līgo pie Alauksta ezera ieradušies pat no tik tālām vietām kā Austrālija un Kolumbija. Ir vairāki bēgļi no Ukrainas. Man draudzene atbrauc no Milānas, viņa ir ukrainieti. Un es gribēju parādīt, ko nozīmē vainagu pīšana, ko nozīmē līgo svētki, līgo dziesmas. Līdz ar ugunsmākslinieku šovu un pusnaktī iedegtu ugunskuru līgo festivālā visai pikanta izvērtās kulminācija. Paši drosmīgākie metanos drēbes, kaili un puskaili, simtiem acu pāru nopētīti, vieglā riksī devās tradicionālajā līgo pliko skrējienā. Ja tu skrien līgo vakarā pliks, tad Papards ziet un jāmeklē, jāiet meklēt. Tad jābūt ir kārtīgai drosmei uz visu pārējo gadu. Līgotājiem Vecpiebalgā priekšā vēl viena festivāla nakts un nākamā diena ar intensīviem dančiem dziedāšanu.